Čau! Es esmu Sandis Ādminis, zootēkas projektu vadītājs, un šoreiz sadarbībā ar biedrību Dzīvā pļava mums ir projekts Dzīva daba, dzīva nākotne, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Latvijā to izplata un atbalsta Lapas, jeb Latvijas platforma attīstības sadarbībai. GearUp ir tāda jauniešu izglītības programma, lai visādos veidos spēcinātu, iedvesmotu, informētu jaunākās vai vidējās paaudzes cilvēkus. Un mans uzdevums šajā projektā ir ar jauniešiem sadarbojoties, gan nodot savas iemaņas praktiskās par to, kā veidot dažādus vides aizsardzības stāstus, vizuāli, video, audio, tekstu formātā, un arī, kā šai gadījumā, lekcijas formā padalīties ar tādām populārzinātniskām lietām, tēmām, faktiem, piemēriem par to, kā bioloģiskā daudzveidība ir saistīta ar lauksaimniecību un kā tas saistīts ar sabiedrisko zinātni, kurā ik viens no mums var iesaistīties. Un tad par to nākamās stundas laikā, droši vien ar kapekām, bildīti. Man iepatikās, es pārveidoju kādu mākslinieka tādu kopsavilkumu par visādām sugām, ļoti raiba krāsaina bildi. Un es padarīju viņu tādu, it kā būtu noticējusi, vai ne? Kaut kas nelāks ir noticis, un man liekas diezgan veiksmīgi ilustrācija tam, ka kaut kas slikts, nesaprotams notiek ar sugām, un tās izzūd, pazūd, vairs nav skaidri saskatāmas, un tāda metafora tam, par ko runāsim šeit jau konkrētāk. Es esmu studējis filozofiju, es esmu iestājies par dzīvniekiem ētiskā, savā ziņā juridiskā, valodiskā, kultūra vēsturiskā griezumā no dažādiem tādiem skatpunktiem, cik es kā neprofesionālis par to jēdzu stāstīt, un manuprāt arī tādai sabiedriskās populārzinātniskas izglītības līmenī ar to absolūti ir pieteikami, jo samērā daudz ko mēs nezinām un samērā viegli mūsdienās pētnieki to visu stāsta. Līdz to, manuprāt, galvenais uzdevums ir sekot līdzi, apkopot un salikt kopā tos puzles gabaliņus vienotā, iedzīgā, saprotamā stāstā. Mūsu projekta mērķis ir veicināt to, ka no kāpuriņiem, no oliņām, kāpuriņiem kļūst par kūniņām un tauriņiem, kas atkal rada nākamās oliņas, kāpurus, kūniņas. Tā tāda metafora par sabiedrību, šajā gadījumā par jauniešiem, projektu dalībniekiem, veicināt, nodrošināt labus, labvēlīgus apstākļus tam, lai jauniešiem ir kritiskā izpratne, tas nozīmē rūpīgi uztvērt informāciju, spēt nošķirt graudus no pelavām, tā teikt, stiprināt jauniešu emocionālo saikni ar dabu un dzīvniekiem un arī praktisko rīcību spēju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un atjaunošanā, sasaistot gan vietējās dabas tēmas ar globālajām tēmām. Šis, protams, ir teikums apraksts no oficiālā mūsu pieteikuma, tāpēc tur ir tik ārkārtīgi daudz salikteņi, gari vārdi, ko ikdienas valodā es nekad neteiktu, bet, ja vajag tā ļoti kodolīgi pateikt, šis ir tas veids. Un, kā jau minēju, to mēs īstenojam caur praktisku pieredzi. Esam jau pāris reizes bijuši dabā pie dzīvniekiem, kas dzīvo salīdzinoši brīvos apstākļos. Un mācāmies, kā cieņpilni ar viņiem iedarboties, mācāmies no speciālistiem, kas rūpējās, pieskata šos dzīvniekus un iestājās par to, ka varbūt mums vajadzētu atjaunot savvaļas populācijas, lielie zālēdāji, teiksim, zirgi, ķemeru Nacionālā parka Dunduru pļavās un taurgobis. Un jā, par sabiedriskās zinātnes metodēm līdz šim vēl nebijām daudz runājuši, jo tas vairāk attiecās uz pavasaru, uz vasaru, bet mūsu projekts sākās jau pavēli rudenī, kad liekas, ka tā daba jau ir aizgājusi pie miera. Un stāstniecība, kā minēja, visādi stāstiņi, attēlos, video, audio formātā un tā tālāk. Tā kā jau daļēji mūsu projekta dalībnieki ir sākuši to pēc pašu izvēloties tēmas un to mēdīju, jeb veidu, kā to savu stāstu veidot. Tas viss jau notiek, un es turpinu viņus bakstīt un atbalstīt un bīdīt, jo gala mērķis ir panākt, lai tie jaunieši, kuriem rūp daba, kuri grib iestāties par dzīvniekiem un dabu, ka viņiem ir kaut kāda pieredze un iemaņas un arī augstāka pašapziņa, pašnovērtējums tāds, ka jā, es esmu par to runājis, man ir izdevies uztaisīt iedzīgu stāstu un es varu arī turpināt.
Man liekas, tas ir ļoti nepieciešams Latvijas sabiedrībai, un tas arī atbilda šī lielā Eiropas projekta um, mērķim veicināt apzinīgākas sabiedrības veidošanos. Mēs izvēlējāmies biodaudzveidības tēmu, bioloģiskā daudzveidība, kas tas tāds ir, samērā arī tāds nesens atslēgvārds. Ne? Man šķiet, ka ilgāk par 20 gadiem tas nemaz neparādās kaut kādās publikācijās, mēdījos. Un par to droši vien arī ir visādi priekšstati un pārpratumi. Bet īsumā, kas tad tas tāds ir? Klik, pārslēdzamies. Man tie spēcefekti nebūs tālāk ļoti daudz. Es pacentos arī, lai man pašam ir prieks dažus tos slaidus izveidot ar kaut kādām humorīgām vai vienkārši tādām radošām pieejām. Biodaudzveidība ir dzīvnieku, augu, mikrobu, sugu dažādības pakāpe. Tur droši vien arī sēnes un kaut kādi jūras aļģes, kas varbūt nav pieskaitāmi augiem, un vēl visādi citi. Un dažādības pakāpe, manuprāt, tas ir svarīgs arī aspekts, ka biodaudzveidība var būt arī ļoti maza. Ne? Un tā, protams, vēlamais ir, lai ir kaut cik optimāli plaši. Tātad pirmkārt sugu dažādība, otrkārt ģenētiskā dažādība atsevišķu sugu ietveros, treškārt šo sugu veidoto ekosistēmu dažādība, un ceturtkārt, ko samērā nesen sāk pieskaitīt pie šīm 3 pamat izpausmēm biodaudzveidībā, ir dabisko ainavu daudzveidība, kas jau ir tas kaut kas tāds varbūt niansētāks un starpdisciplinārāks, kā par to runāt, kā to veicināt, kā to aizstāvēt. Bet šoreiz manā pieejā, manā stāstā vairāk par sugu daudzveidību un nedaudz pieskaroties arī pārējām. Kāpēc tā daudzveidība svarīga? Es pieļauju, daudziem no jums tas ir pašsaprotami un vajadzētu būt, ka par to skolā runā. Bet manā vienkārši aizpratnē tas ir stāsts par līdzsvaru starp dzīviem organismiem, starp dzīvības sistēmām savā ziņā, vai ne? Jo tas nav tikai par sugām, kā jau iepriekšējā slaidā rādīja, tas ir arī par ekosistēmām, tas ir par ģenētiku tādā jau super mikro līmenī. Un to līdzsvaru var vērtēt un ietekmēt ļoti dažādi. Un tikai samērā nesenos gados, es teiktu pēdējos 50 gados, zinātne ir pietiekami attīstījusies, lai pavisam nopietni pamatot varētu izvērtēt, kāds tad ir mūsdienu stāvoklis, kādi ir lielākie draudi, izaicinājumi un ietekmes cēloņi tam, kas notiek ar dabu, ar daudzveidību. Tā man likās asprātīgi. Tas ir tāds tā kā degunradis, varbūt tas pat nav degunradis vabola, bet zilonis. Tas par šo mēs mazāk runāsim, bet par biomasu, par dzīvniekiem, tas arī ļoti interesants atsevišķs piemērs, par ko mēs vēlāk atgriezīsimies. Kā tiešām mazie dzīvnieki ir proporcionāli daudz vairāk nekā lielie dzīvnieki. Te tāds kadriņš no Latvijas dabas fonda, ko viņi nesen bija publicējuši, arī par to, kas tad īsti ir bioloģiskā daudzveidība. Tas ir par šo dzīvības formu savstarpējo miedarbību, savstarpējo atkarību vienai no otras, ka no augu daudzveidības ir atkarīga kukaiņu daudzveidība, apoteksnētāja daudzveidība un arī otrādi. Savukārt no kukaiņu daudzveidības un skaita ir atkarīgs putnu skaits. Teiksim, ja pļavas kļūst augu ziņā vienveidīgas, tad arī kukaiņi tur būs stipri mazāk. Ja tur nebūs dzīvnieki, kas tur ganās, tad arī putniem ir grūtāk piekļūt kukaiņiem. Teiksim, tā es dzirdēju un noticēju filmā, Kristis Burāns nesenajā filmā Visi putni skaisti dzied par to, ka, teiksim, daži pļavu putni izzūd, tāpēc, ka vairs nav ganībās tik daudz govju, nav arī savaļas lielo zālēdāju, kuri kādreiz staigājot pa to pļavu izkustināja augus un kukaiņi pacēlēs spārnos, vai viņi tur atstāja savus izkārnījumus, kas piesaistīja kukaiņus, un līdz ar to putniem tā bija ļoti labvēlīga vide sugas izdzīvošanai. Šobrīd tas ir stipri mainījies. Gan ir izzuduši dabiskie zālēdāji, savaļas, gan arī lielie zālēdāji pārsvarā ir iekšā kūtīs. Intensīvā lopkopība ir
būtībā paņēmusi dzīvniekus iekšā, kur ir vieglāk viņus audzēt. Un, protams, bioloģiskā daudzveidība, es domāju, nav pārsteigums, ir mūsu pašajūtai svarīgi. Nu, es, es esmu drošs, ka pat tie no jums, kas to nav pamanījuši, tomēr, kad sajūt kaut ko no dabas, vai nu putnu balsis pavasarī, vai koku klātbūtni, vai kad aiz logā darba vietā vai skolā tev ir nevis mājas ar ķieģeļu sienām un logiem un asfalts, bet kaut kas zaļš no dabas, ka tas ļoti kaut kādā dziļā, varbūt pat grūti izskaidrojamā līmenī palīdz mums justies labāk, palīdz mums fokusēties, būt produktīvākiem, kas ir mūsdienu tāds super svarīgais kritērijs mūsu dzīves kvalitātei. Un, nu, es domāju, tas ir skaidrs atgādinājums, ka arī mēs esam daba no daļas, lai gan mēs mūsdienās esam ļoti no tās attālinājušies, vai ne? Mēs valkājam apavus, apģērbu, dzīvojam četrās sienās, ar apkuri mākslīgu, mums ir redzes pastiprinātāji brilles, mums ir ausis bieži aizbāztas ar skaņām, kas skan no mazas ierīces, vai ne? Un visdažādākajos veidos mēs esam attālinājušies, bet tā mūsu iesakņotība dabā nekur nepazūd. Tas ir tik dziļā līmenī, ka tas joprojām saglabā milzīgas ietekmes, un tas mums ir jāpatur prātā gan ikdienas dzīvē, gan pilsētu vidi veidojot, gan kopumā domājot par planētas nākotni. Un, protams, tas ir skaisti, tas ir iespaidīgi tiem, kas ir bijuši kaut kādās pavisam tālās eksotiskās zemēs un paskatījušies, kas notiek zem ūdens, salīdzinot ar Baltijas jūru. Tur acis reibst, redzot, cik milzīga daudzveidība, krāsainība ir tajā zemūdens pasaulē. Bet, protams, tas nav atkal tikai par to aspektu. Jā, tas ir estētiski, baudāmi, skaisti, bet tas nav tikai par to, jo ar katru šo te zaudēto daudzveidības sugu tādā domino kauliņa efekta veidā tiek apdraudētas un reizēm izzūd daudzas citas sugas. Tas ir tāds kā tiešām, kā te teikts, drošības tīkls kopējai planētas ilgtermiņa izdzīvošanai un nu, ja par biodaudzveidību un ekosistēmām mēs domājam kā tādu dažādu barības vielu nodrošinātāju un dzīvē piemērotas vides kritēriju, tad tagad līdz ar klimata krīzi, līdz ar sugu daudzveidības krīzi, par ko mēdz teikt, ka tas ir jau 6. lielā masu izmiršana, ņemot vērā, ka iepriekšējās ir bijušas vai nu kaut kādu kosmisko kataklizmu rezultātā, vai zemes ģeotektonisko kataklizmu rezultātā, kad izmira visādas aizvēsturiskās sugas, tad mūsdienu tā sugu izmiršana lielā mērā pamatoti tiek saistīta ar cilvēku darbību, ar klimata pārmaiņām un ar to, ka zūd bioloģiskā daudzveidība. Siltumnīca efekta gāzes ietekmē ne tikai sauszemī, bet lielā mērā arī ūdeņus. Noteikti tā sauktā paskābināšanās, kā dēļ izzūd šeit šobrīd attēlā redzamie korāļi, kam ir grūti augt, jo viņi sastāv no kaļķu veida savienojumiem, kas tādā skābākā okeāna vidē grūtāk aug, līdzīgi nekā mums kādreiz bija tāda zobpastas reklāma par to, ka skāboņi nāk pēc tam, kad mēs esam apēduši kaut ko, tādu, protams, tas bija paredzēts bērniem, ar tādiem vārņiem, ka nāk sākumā skāboņi, kas zobus tur apstrādā, un tad nāk zobgrauži, kas tos jau mīkstinātos zobus padara caurumotus. Un līdzīgs princips, manuprāt, notiek gan ar tiem koraļiem, gan ar visādiem citiem organismiem. Un jā, tā kā temperatūra ceļās, tad arī tas ietekmē globālā līmenī visādas pārmaiņas, kūst ledāji, biežāk dažādas kataklizmiskas laika apstākļi, lielāki plūdi, ekstrēmākas temperatūras, biežāki karstuma viļņi vietās, kur tie agrāk nav vispār bijuši. Un, protams, tam ir potenciālas sekas gan uz mūsu veselību, uz pārtiks ražošanu un uz dzīvību uz zemes kopumā. Tā kā šis te drošības tīkls ir tiešām fundamentāli svarīgs, un tas nodrošina mūsu izdzīvošanu ļoti lielā mērā. Un ar katru zaudēto sugu tas drošības tīkls kļūst vājāks, šķidrāks un pa ķēdīti aiziet tālāk. Jā, kāpēc ir svarīgi sadzīvot? Visu iepriekš minēto iemeslu dēļ, tas attēls sākotnēji izšķidrinātais, notecinātais ir oriģinālā, skaistajā veidolā.
Un par to, ka sugas izzūd tik strauji kā nekad agrāk, arī pēdējos gados tikai mēs tā skaidri uzzinām no pētījumiem. Un tas salīdzinājums, atskaites punkts ir ņemot vērā visvisādus gan vēsturiskos materiālus, geoloģiskos materiālus, cik mēs pēc fosilijām varam pateikt, kāds bija vidējais sugu izmiršanas tas temps. Un šobrīd tiek lēsts, ka sugas izmirst simtiem vai pat tūkstošiem reižu ātrāk nekā vēsturiski tas vidēji ir bijis. Šajā stāstā likās svarīgi arī papētīt, kas tad ir galvenie cēloņi biodaudzveidības izzušanai, tātad ne tikai sugu, bet arī ģenētikas daudzveidības izzušanai, arī individu izzušanai, dzīvotņu izzušanai vai degradācijai. Un kā šajā attēlā ir teikts, tas ir no Enciklopēdija Britannica, joprojām diezgan ietekmīgs informācijas avots. Pirms interneta laika, kad es biju diskos, tas tāds ārkārtīgi daudz ļoti interesanta informācija un ļoti kvalitatīva pamatota. Bet viņi joprojām ir viens no tādām autoritātēm viņu šādā infografikā, kā pirmais ietekmes avots ir piemērots vides zudums, jeb dzīvotnes sadrumstalojās, viņas kļūst plānākas, teiksim, mazāk koku mežos, vai augu valsts pļavās vairs nav tik daudzveidīga, degradējās augsne, kļūst mazāk barības vielām bagāta, dažādas invazīvās sugas izplatās, arī lielā mērā cilvēku transporta dēļ, cilvēku globālās tirdzniecības rezultātā, teiksim, kuģi vai ne, no tālām zemēm atbrauc uz otru pasaules malu, un viņiem ir tā sauktais balasta ūdens, kurā iekšā var būt, teiksim, kaut kāds krabis no Ķīnas, kurš pēc tam nonāk Baltijas jūrā un pamazām izkonkurē vietējos krabjus. Vai Amerikas ūdeles, kuras līdz ar kažokādu ražošanu nonāca Eiropā, jo viņas ir lielākas un no viņām var iegūt vairāk kažokādus, viņas izbēga reizēm no zvēraudzētavām un viņas izspieda vietējās Eiropas ūdeles, kuras bija mazākas, mazāk agresīvas, mazāk spējīgas izkonkurēt savu vietu, un tas ir vēl viens bēdīgs piemērs. Pārapdzīvotība, bet pāreksploatācija, kas ir pārzveja vai pārmedīšana, tas, ka kaut kādas sugas tiek savāktas, tā teikt, nomedītas vai ar tīkliem izzvejotas, vairāk nekā šīs sugas spēja atjaunoties. Un vēsturiski tas ir bijis iemesls ļoti daudzu sugu izzušanai vai degradācijai līdz ļoti mazam skaitam, kas nozīmē, ka ģenētiskā daudzveidība ir neatgriezeniski zudusi. Teiksim, ja no kaut kādiem vaļiem ir atlikuši tikai pēdējie 100 vai 1000, skaidrs, ka tā ģenētika ir ļoti vienveidīga salīdzinot ar to, kāda viņa bija tur pārsimts gadus iepriekš, kad bija, teiksim, 10 000 to vaļu. Un par zivīm to visvairāk, man liekas, mēs esam dzirdējuši par pārzveju, ka, ja mēs turpināsim tā kā šobrīd, teiksim, Baltijas jūrā, Ziemeļledus okeānā, kur visvisādas zvejas flotes velk laukā ar milzu tīkliem, milzīgu daudzumu zivju. Ja tas tā turpināsies, tad tiek prognozēts, ka līdz 2040. gadam būs praktiski līdz kliņķim, tā teikt, izvejotas vairāku sugu zivis, kuras īsti nespējas vairs atjaunoties. Un tad, protams, piesārņojums, gaisa, ūdeņu, gruntsūdeņu un tā tālāk, un klimata pārmaiņas saistībā ar globālo sasilšanu, kam ir visvisādas atkal ķēdes efektā ietekmes. Un te apakšā attēlā influenceris ir ietekmes avots, tas, ka cilvēku skaits ir dramatiski pieaudzis pēdējos 50 gados no 1 miljarda līdz 8 vai kaut kā tam līdzīgi. Jā, šo es diemžēl nepiefiksēju, cik bija pirms tiem 150 gadiem. Protams, palielinās mūsu patēriņš. Tagad mēs ēdam daudz vairāk produktus, kam ir milzīgi ietekmi uz vidi. Mēs gribam daudz lielākas savas privātās teritorijas. Katra ģimene grib sev vienu vai vairākus auto. Katram ir vajadzīgs pilns skapis ar drēbēm, savas visvisādas ierīces, tā tālāk, un tas nozīmē stipri lielāku slodzi uz resursiem dabā, stipri lielāku ietekmi uz atkritumu ražošanu, radīšanu, uz piesārņojumu un tā tālāk. Un, jā, diemžēl arī samazināt resursu
lietošanas efektivitāti. Liekas, ka hei, mēs taču modernizējamies, attīstamies un vajadzētu būt atrodam labākus veidus, un tā ir taisnība, bet kopumā mūsdienu ražošanas specifika ir tāda, ka jo ātrāk, lētāk tu to saražoši, jo labāk tu izkonkurēsi ar elkoņiem tos visus pārējos. Un diemžēl tādi ekoloģiskie apsvērumi ražošanā pagaidām spēlē samērā mazu lomu. Nu, te es vairs detaļās neiegrimšu, bet vēl viens piemērs no 22. gada zinātniskās publikācijas par biodaudzveidības zuduma cēloņiem, arī plus mīnus tie paši. Šis ir no Pasaules dabas fonda 2018. gada dzīvās planētas ziņojuma par to, kādi ir faktori dažādu dzīvnieku grupu izzušanai, galvenie cēloņi. Sarkanais ir vides degradācija, dzeltenais jeb oranžīgais ir eksploatācija jeb izmantošana, violetais vai lilā, krāsas neatpazīst. Tas ir invazīvās sugas un dažādas slimības. Šis te zilgans zaļais ir piesārņojums un zilā krāsa ir klimata pārmaiņu dēļ. Jā, tātad lielākā daļa gan putni, gan abinieki un rāpuļi, gan arī zīdītāji izzūd vides degradācijas dēļ. Zivīm galvenais cēlonis ir pārzveja, jeb pāreksploatācija. Tādā ziņā okeānā mēs vēl neesam tik ļoti iejaukušies, lai tik ļoti degradētu viņu vidi. Un vēl viens piemērs, ja nu kādam liekas par maz, šis ir no 2020. gada Pasaules dabas fonda ziņojuma par biodaudzveidības zudumu, arī 5 iemesli, un es apvilku 2, izceļot lauksaimniecības zemju lietojums, kas ir cēlonis 80% no pasaules mežu izciršanas. Tātad 80% no visām mežu izciršanas situācijām ir saistīti ar lauksaimniecības zemju paplašināšanu. Un par sugu pāreksploatāciju, jā, zveja, kā es teicu, jā, nevis līdz 40, bet līdz 2050. gadam, ka dramatiskas sekas draud, ja mēs turpināsim neierobežoti bez kaut kādām pārmaiņām tādā tempā zvejot. Šāda bilde vairāk kārt esmu publicējis Zootēkā, manuprāt, ļoti iespaidīga vizualizācija par to, ka biomasas ziņā, jeb kopējā svara ziņā, tā bioloģiskā daudzveidība nevis ir tikai apdraudēta, bet patiešām strauji zūd. Un par to liecina aprēķins, cik tad ir kopējais svars, kopējā biomasa savvaļas dzīvniekiem, un tie ir 4% 2008. gada publikācijā teikts, kas ir PNAS zinātniskajā žurnālā, The Biomass Distribution on Earth. 60% ir mājlopi un 36% cilvēki. Tātad 96% no visas biomasas no zīdītājiem ir cilvēki un mūsu radītie mājlopi. Tur arī pieskaitīti, laikam, ir suņi, kaķi, bet tie, protams, ir neliels skaits. Visvairāk ir tieši lielopi. Un līdzīgi ar putniem 70% no biomasas uz zemes no putniem ir tieši fermās audzētie putni un tikai 30% savvaļas. Un pagājušā gadā bija vēl viena publikācija ar to pašu jautājumu, kāda tad ir tā biomasa. Un tur viņi lielā mērā balstījās uz tiem pašiem aprēķiniem, vērojumiem, bet vēl drusku noslīpēja to precīzāk, noapaļoja precīzāk savvaļas dzīvnieku biomasas, tātad visi savvaļas zīdītāji, ieskaitot visus vaļus, visus ziloņus, degunraģus, begemotus, bizonus, bifeļus un tā tālāk ir tikai 5%, un savukārt cilvēki un mājlopi ir 95%. Plus mīnus tāpat par 1–2% pamainās, bet šeit papildus nāk klāt tas, ka viņi ir salīdzinājuši ar to, kā bija 1850. gadā. Tātad pirms 170 gadiem, jā, pirms 170 bija pusi uz pusi, 50% no biomasas bija savvaļas zīdītāji un 50% bija cilvēki, un to radītie dzīvnieki šobrīd ir tas, ko jūs redzat. Nevis 50% ir savvaļas zīdītāja biomasa, bet tikai 5%. Un, protams, tam ir dramatiska arī ietekme uz resursu patēriņu, uz radīto piesārņojumu un uz kopējo ekosistēmas to smalko
dzīslojumu un smalko miedarbību starp dažādu sugu būtnēm, starp kukaiņiem un putniem un tā tālāk. Tas, ka ir tik milzīgā skaitā mailopi savairot un tik milzīgā skaitā cilvēki neizbēgami šo te smalko ekosistēmas biodaudzveidības tīklu apdraud un ietekmē. Nu, man prieks, ka diezgan daudz ir redzēts šāds te attēls. Es pat ķiķināju pie sevis vakarā, pameklējot šos bildus. Man gribējās salikt, jo katrs no šiem ir individuāli no jauna taisīts. Tā kā dažādi mākslinieki ir nosprieduši, jā, šī ideja, šis atveidojums ir ļoti efektīvs, un es uztaisīšu pats arī tādu. Kad ieskatās, var redzēt, ka katrs no tiem cilvēciņiem ir citādāks, katrs no tiem vaļiem ir citādāks, tā kā entās reizes, un šie ir tikai daži no piemēriem, kā tas eko un ego tiek attainots, jo, man liekas, ne bez pamatot iemeslu, bet, kā es te apvilku ar sarkanu aplīti, tajā vispopulārākajā, biežāk redzamajā, tur ir sieviete uzzīmēta atsevišķi, ka viņa ir arī tajā ego piramīdā zem vīrieša, kas, protams, atbilst vēsturiskajai realitātei, ka vīrieši ir lielā mērā sievietes pakļāvuši un izmantojuši savu nopelnu īstenošanai. Teiksim, ja ir bijuši kaut kādi zinātniskie pētījumi, kur ir liela ietekme bijusi arī sievietē, tad bieži vien, vismaz vēsturiski, viņas vārds vispār netika pieminēts, kāda viņai bija ietekme. Un, protams, ka cilvēces attīstībā sievietēm milzīgi loma bijusi, bet lēmumus lielākoties pieņēma vīrieši. Gan par saimniecību, gan par valstī un tā tālāk. Un tajos pārējos ego tas īsti tā neparādās. Varbūt tas salīdzinoši mazsvarīgs aspekts, bet, manuprāt, tam ir arī milzīga ietekme, jo tas, kas asociējās ar to, kā sievietes uztver pasauli un kā meitenēm māca uztver pasauli, rūpes vai ne, un saudzēšana un tā tālāk, stipri atšķirās no tā, ko mēs mācām puikām, vīriešiem. Tev ir jābūt stipram, tev nevajag ļauties, nezinu, emocionālajai reakcijai uz pasaules notikumiem, un tai skaitā varbūt uz dabu un dzīvniekiem. Un iespējams, tas tiešām ir bijis cēlonis vai veicinājis degradāciju dabas. Lielā mērā to ir noteikuši vīrieši. Par to eko, man liekas, ļoti jauki valodisks aspekts, kā grieķu valodā oikos, no ko ir cēlušies vārdi ekoloģija, ekonomika, ekosistēma, ekocīts, nozīmē māja, arī ģimene, jeb ģimenes mājvieta, un līdz ar to tas tā sākotnējā nozīme ir, kā ekoloģija un ekonomika, ekosistēma, tas ir par mūsu mājvietu, par mūsu mājām, savā ziņā saimniekošana arī latviešu valodā. Un tas man šķiet labs tāds atgādinājums, kad mēs runājam par ekoloģiju un tā tālāk, un mēs runājam par mūsu kopējām mājām, par mūsu, varētu arī teikt, kopējo ģimeni, ja mēs uztveram tā nopietnāk to tādu eifēmismu vai kā to nosaukt metaforu, ka mūsu mazie brāļi un māsas uz šīs planētas. Ne bez iemesla tā mēs sakām, jo tādā dziļākā evolucionārā bioloģiskā nozīmē mēs tiešām esam cieši izcelsmes ziņā saistīti. Tā kā man patiktos, ka mēs par to eko domājam kā par mūsu, kā par mājas, nevis kā kaut ko nesaprotam. Jo, man liekas, ir tik daudz nostiprinājušies aizspriedumi, un tur tas nicīgais eko-šmeko teiciens, un noniecinot to nozīmi, to jēgu, ka es domāju, tie, kas to saka, to eko-šmeko, viņi neapjauš, ka runa ir par tomēr dziļākajā būtībā par mūsu kopējās vides aprūpēšanu un tā tālāk. Un, jā, vēlreiz atgriežoties pie tās piramīdas un apļa, kur ir viss tāds drusku līdzvērtīgāks, stabilāks, kur nav viens pāri visam, bet tas ir aplis, kas varbūt arī vēl nemitīgi turpina griezties 3 dimensijās, turklāt nevis plakaniski, salīdzinot ar piramīdu, kur ir virsū kaut kāds ķēniņš, visa noteicējs. Jā, tas ir stāsts par tā saukto antropocentrismu, jeb cilvēks kā pasaules naba, tādu pasaules skatījumu, kas, diemžēl ir iesakņojies jau sākot no seniem laikiem, sākot no senajām reliģijām, ticībām, kur Dievs ir devis cilvēkam varu pār visu uz šīs planētas, tā skaitā par visiem dzīvniekiem. Un tas, diemžēl, ir īstenots nevis tādā saudzīgā aprūpētāja, aizgārņa nozīmē, bet tādā tiešām kunga eksploatētāja nozīmē. Un jā, te labajā pusē kosmocentrisms, jeb salīdzinoši retāk dzirdēta ideja, vēl ir tāda, teiksim, ekocentrisms, biocentrisms, ar domu, ka
pasaules uzskata centrā ir nevis ideja par antropo, jeb cilvēku, bet kosmo, kas ir kopējais, viss sakārtotais kosmos, vai eko, kas ir tās mūsu mājas, mājvietā, kur varbūt neiekļautos kā šajā attēlā, tad, teiksim, arī zinātne, tehnoloģijas, robotiņš un atoma enerģija un tā tālāk. Vai biocentrisms, viss par dzīvību, tā kā fokusā primāriem varbūt jābūt dzīvībai, un sentiocentrisms filozofijā tāds aktuāls, ka pirmajā vietā prioritāšu ziņā mums vajadzētu likt būtnes, kas spēj just, kas spēj ciest, un censties visu pārējo veidot, ņemot vērā tos, kuriem ir tiešām skaidri zināms, ka viņu intereses vistiešākajā veidā ietekmē apkārtējā vide. Nu, tad pārējot pie mazliet nenopietnākā momenta, šo es rādu skolēniem skolās. Jautāju, cik logotipus viņi atpazīst šajā attēlā un cik sugas. Un, varbūt nav svarīgi konkrētas atbildes, bet es domāju, kopumā visticamāk tiešām mūsdienu jaunatnē bērni un arī pieaugušāki cilvēki vairāk orientējās tādu dažādu zīmolu un preču nosaukumos, logotipos, nekā spēja atpazīt sugas dabā. Tas, protams, ir drusku biedējoši, jo liekas, ka, hei, ja mēs gribam saglabāt, sargāt dabu, mums vajadzētu par to zināt, vairāk saprast, atpazīt, jo ir grūti kaut ko sargāt un saudzēt, ja tu par to maz zini, ja tu nesaproti, kas tā par sugu un kāpēc viņi ir nozīmīgi, kas ir tur tā zeltactiņa, piemēram, vai maivabole un tā tālāk. Un tas tiešām, man liekas, ir bažu, liels bažu iemesls. Un ar to saistībā ir arī tā sauktā biofobija. Pavisam nesen parādījās raksti par to, ka tiešām sabiedrībā ir aizvien vairāk novērojams, ka cilvēki, kas ir piedzimuši, pavadījuši lielāko daļu dzīves pilsētās, urbānajā vidē, viņiem ir aizvien lielāka nepatika, kaut kāda pretestība pret visu dabisko, pret, nezinu, melnzemi kaut vai pret kukaiņiem, pret augiem, jo tas asociējās ar kaut ko nesaprotamu, nepazīstamu, reizēm bīstamu, netīru, slimībām un tā tālāk. Un savā ziņā tas ir saprotams, jo tiešām mēs dzīvojam tādā ultra sterilā sabiedrībā, kur bieži vien arī bērniem nevis ļauj iet un peļķē plunčāties, kā man ļāva. Rezultātā es atceros, bija tur auguņu kājām, jo tiešām visticamāk tai peļķē bija savairojušies kaut kādi mikroorganismi, bet man personiski nebija kaut kāda iebilduma, nepatika pret to, un es pieļauju, ka tas arī ir veicinājis manu tuvību ar dabu, un man varbūt ir mazāk arī bail, nezinu, paņemt rokā kaut kādu kukaini, kas ir iekļuvis istabā, lai viņu izceltu laukā saudzīgi, nevis sist nost vai mēģināt kaut kā citādi. Lai gan nevienmēr ar rokām tas ir jādara. Bet jā, biofobija ir interesants temats, par ko varbūt ar kāds no mūsu projekta dalībniekiem varētu uztaisīt stāstiņu. Bet nu tad vēl atgriežoties pie tā nopietnā, pie tiem lielajiem jautājumiem. Kas tad ir tas, tie lielie cēloņi dabiskās vides izzušanai? Lielā mērā un iespējams galvenokārt tā ir mežu izzušana, dabisko biezokņu samazināšanās, kā jau iepriekš es laikam to minēju, un globāli, vai it īpaši Dienvidamerikā, kur mēs esam dzirdējuši par to, ka planētas plaušas tiek masveidā iznīcināts, izcērtot, un arī milzīgie ugunsgrēki iepriekšējos gados jau sākās. Es domāju, tie nekur nav beigušies, varbūt šobrīd vienkārši mēdījos par to mazāk runā. Tas ir ļoti ciešā veidā saistīts ar ganību paplašināšanu, ar lobarības audzēšanu, ir tīpaši soja, kuru, ja pareizi atceros, 60–70% no visas izaudzētās sojas izbaro lopiem, lai ražotu gaļu, lai ražotu piena produktus. Protams, ir mēģinājumi to mežu sadrumstalotību kaut kā saglābt, vismaz Eiropā, turīgajā pasaules daļā ASV ir parādās šie zaļie tilti, jeb wildlife crossings, savais dzīvnieku pārējas pār šosejām, pār sliedēm, pār
visvisādām cilvēku radītām infrastruktūrām, vai pārpakšu, kā šeit var redzēt arī lācis caur tuneli, vai labajā apakšējā stūrī Japānā zem dzelzceļa sliedēm ir bruņurupučiem iekārtots tāds tunelītis, arī kaut kur krabjiem bija pie Austrālijas kaut kādas salas. Latvijā pagaidām nav, bet ir plāns. Iecer, ka tāds pirmais varētu parādīties Rail Baltica projekta īstenošanā. Arī zivju ceļi tiek veidoti, lai, teiksim, tie migrējošie laši varētu nonākt pa lašupēm uz augšu līdz savām nārstošanas vietām, kur viņi netiek bieži vien tāpēc, ka ir uzcelts dambis, ir uzcelti kaut kādi šķēršļi uz upēm, kas ir fiziski viņiem neapējami, un tāpēc aizvien vairāk arī parādās šādi zivju ceļi. Kreisajā pusē redzamais ir, ja nejaucu, kaut kur Latvijā vai Igaunijā. Man liekas, ka Latvijā ir tāds no koka salīdzinoši vienkārši, padarot to ūdens kritumu, kas ir upē pie dambja, nevis 2 metri vienā tā kā gāzienā, bet pakāpeniski ar tur, nezinu, 10, 15, 20 grādu slīpumu. Un labajā pusē arī tāds neparastāks, kompaktāks veidojums no betona, kur katrā tajā pakāpienā zivs var uzkļūt augšā, un tur viņai vairs nav ūdens pretestība, viņi var atpūsties, uzpeldēt, 3 pakāpienus, atpūsties, un tā viņi var nonākt pa straumi uz augšu, daudzus kilometrus iekšzemē, iznērst ikrus, radīt pēcnācējus un atgriezties atkal okeānā. Un jā, par to zemes patēriņu, kā jau iepriekš minēju par mežu izciršanu, lielā mērā tas notiek, lai iekārtotu lauksaimniecības zemes cilvēku pārtiks ražošanai, un lielākoties no šīm lauksaimniecības zemēm, kas ir apmēram 80%, izmanto tieši lopkopībai, jo gaļas un piena produktu ražošanai vajag milzīgu graudaugu daudzumu, kukurūzā, soja, citi graudi, arī mūsdienās tas augtais kukaiņu proteīns. Skaidrs, ka cilvēki to negrib ēst, jo psiholoģiski nepatīkami tas ir, lai gan daudz viet pasaulē, kur tradicionālā sabiedrības kukaiņu ēšana ir vienmēr bijusi un joprojām turpinās, bet tādā modernākā sabiedrībā, kur mums tas ir pazudis, cilvēki to negrib darīt, tāpēc to lielo kukaiņu skaitu kukaiņu fermās audzē un izbaro lobarībā. Un te tāda ilustrācija no projekta A Well-Fed World, jeb labi pabarot pasauli, kas ir tāds pasaules mēroga projekts. Ilustrācija par to, ka, lai pabarotu vienu cilvēku, kas standarta tādu mūsdienu uzturu izvēlās ar dzīvnieku produktiem, daudziem vajadzīgi veseli 2 futbola laukumi gada laikā. Savukārt cilvēkiem, kas pārtiek no augu valsts produktiem, vajadzīgi 2 futbola laukumi uz tikai 14 cilvēkiem, jo tā produkcijas efektivitāte ir daudz lielāka, ja mēs audzējam augus, un daudz zemāk audzējam dzīvniekus. Es vēlāk vienā slaidā parādīšu detalizētāk, kā tas attiecās uz kaloriju un iegūto olbaltumvielu skaitu no vienlīdzīga zemes daudzuma. Un tad dažādos pētījumos ir secināts, ka ja mēs kā globālā sabiedrība pārietu uz lielākā mērā augu valsts uzturu, tas nenozīmē, ka mums pilnībā jāatsakās no dzīvnieku ēšanas, bet pēc šī aprēķina mēs varētu atbrīvot milzīgas zemes platības, kas šobrīd tiek izmantotas lobarības ražošanai. Wow, man te mirkšķinās elektrība. Jūs mani dzirdat kāds? Viss kārtībā? Dzirdam, jā. Okay, man nomirkšinājās elektrības, domāju, varbūt arī pazuda Wi-Fi. Vēl viens attēls, ko varbūt arī jau redzējāt, noteikti redzējāt, par bioloģiskās daudzveidības zudumu, caur to, ka tiek veidoti aizvien lielāki monokultūra lauki, ja vienveidīgu lauksaimniecības kultūra augu lauki. Un es senos laikos, kad nebija vēl traktoru, nebija visu lielā lauksaimniecības tehnika, bija vieglāk kopt mazus lauciņus, katram zemniekam bija savas teritorijas, un tas viss bija tā sadrumstalotāk, un līdz ar to pa vidu starp tiem lauciņiem un lauku malās, gar ceļiem, gan gar upītēm bija vēl papildus zona, tāda brīvā haosa zona, tā teikt, tur, kur viss varēja augt, kas vien dabā ir. Bet dabai ir ārkārtīgi svarīgs šis te haoss, nekārtība, daudzveidība. Un pēc tam, kad aizvien vairāk parādījās lauksaimniecības tehnika, kad parādījās kolhozi, visāda masveida ražošana, protams, ka secināja, ka mums ir izdevīgāk
tos mazos lauciņus apvienot vienā lielā. Mums ir izdevīgāk to mazo līko, muļķīgo upīti iztaisnot, lai viņi neaizņem tik daudz vietas, lai tur visi tās palieņu daļas vai stāvkrasti, kas tur ir, lai tie ir izmantojami lauksaimniecībai. Un tad mēs varēsim ražot vairāk pārtika, būs lētāk, cilvēki varēs mazāk tērēt naudu pārēšanai. Bet rezultāts, protams, bija tāds, ka kļuva aizvien mazāk dažādām sugām piemērotas dzīves platības. Teiksim, tie stāvkrasti sīkajām upītēm, tur, kur upīti iet līkumā, tur vienā krastā ir lēzenāks un ir tās augtās palienes, kuras ilgāk paliek slapš pēc pavasara paliem vai pēc lieliem lietiem. Savukārt otrā pusē, kur upe met līkumu, ir tāda elkoņa puse, tur savukārt ir mazliet tāds atsegums, kur stāvkrastā var liksdot izraktās aliņās čurkstes, ja nemaldos, un varbūt vēl citi tādi mazie dzīvnieki, putni. Līdzīgi, protams, ir ar mūsu mājas, piemājas vidi, arī tur, jo lielāks haoss un bardaks no malas skatoties, vai, teiksim, daudzveidība, jo lielāka ir arī kukaiņu un visādu citu būtņu daudzveidība. Ja būs vairāk dažādi augi, būs vairāk kukaiņu, būs vairāk arī putni, kas tos kukaiņus nāks un ēd, un varbūt pat vēl citi dzīvnieki, bet, protams, to ir grūtāk uzturēt, vieglāk ir vienkārši visu pa taisno nopļaut un uzsēt vienveidīgus augus, labākajā gadījumā kādu puķu dobi, bet tas ārkārtīgi ierobežo citu sugu piemērotību. Nu, un šeit ir no biedrības dzīvā pļava mājvietas, tāda zīmīta saglabāt savaļai, gara zāle ir patvērums vietējiem dzīvniekiem. Un tas nav tā, ka milzīgs kaut kādus hektāriem liela platība, kur vienkārši ļauj augt visam kam, bet tāds atsevišķs stūrītis, kuri ik pa gabalam var šķist sīkums, bet tomēr kopsumā viņi ir ārkārtīgi nozīmīgi visdažādākajām sugām, jo, teiksim, kukaiņiem jau varbūt nemaz nevajag milzīgu platību, lai viņi atrastu piemērotu, teiksim, ziemošanas vietu vai vairošanās vietu. Un tas, ka mēs esam pieraduši, tā teikt, smukumam nopļaut visur ceļmalas un tā tālāk, lauku malas, nu, tas ekoloģiski ir ļoti vāji pamatots, un es ceru, ka tas pamazām mainīsies, jo šobrīd, teiksim, šādas mazās platības, cik es saprotu, nemaz nedrīkst atstāt, par to var dabūt sodu zemes īpašnieks, ka nav nopļāvis. Un jā, tā vide tāda pēdiņās nekoptā ir piemērota arī tādiem dažādiem plēsīgajiem kukaiņiem un zirnekļiem un citiem, kuri var uzturēt zemu tā saukto pēdiņā skaitēkļu populāciju, un līdz ar to nevajadzētu izmantot tik daudz pesticīdus arī, jeb indes dažādas, ar ko tiek apsmidzināti lauki, lai tur nevairojās kukaiņi, kas ēd nu, ko visi kukaiņi ēd no laukiem, es pat īsti nezinu, jaunos dzinumus vai kā, katrā ziņā viņi kaitē un viņus indē, un to varētu darīt mazāk. Tad vēl par piemājas vidi, protams, par lapām. Ir pierasts arī no padomu laikiem, no skolā, pat mums bija jāiet talkās, jāgrāb lapas. Visam ir jābūt savāktam, sadedzinātam vai aizvestam prom. Bet, protams, arī tas dabā ir nepieciešams. Dabā nekas nav liekas. Viss, kur ir kaut kāda, nezinu, resursu aprite, nogāžās koks, nokrīt lapas un tā tālāk, tas viss kļūst par noderīgu mājvietu, par barības vielām, par piemērotu dzīves vidi visādām sugām, kuras mēs varbūt nepamanām, jo mēs novācam to vidi. Bet ja mēs to atstājam kaut vai daļēji, tas var ļoti nākt par labu visādiem kustoņiem. Un jā, arī tā lapu vākšana, es ceru, ka kā tradīcija izzudīs, līdzīgi kā kūlas dedzināšana, to es te neiekļāvu, bet arī tā, protams, ir neiedzīgs fiksais risinājums. Par aputeksnētājiem 75% no visām pārtikas kultūrām ir atkarīgas no aputeksnētājiem, no tā, vai ir kukaiņi, arī mazāk, protams, sikspārņi un vēl citi kustoņi. Izrādās, ka pat ir vismaz dažas zīdītāju sugas, kurām arī ir nozīmē augu aputeksnēšanā, bet jā, tas stāsts, lai gan parasti runā par medus bitēm un ir milzīga problēma ar tā saukto koloniju kolapsu disorderu, ko es pat nezinu, kā latviskot, saimju
sabrukšanas slimība vai kaut kas tam līdzīgs, ka masveidā bites izzūd un nav īsti līdz galam skaidrs. Varbūt tagad jau ir skaidrāks, kādi ir tie cēloņi, bet visticamāk tas ir kompleksa cēloņu tāda ķēde, tā skaitā indes dabā, indes vidē, kas caur gruntsūdeņiem nonāk arī augos varbūt, un caur ūdeni, ko arī bites dzer, nonāk viņās. Bet jā, garais stāsts īsi ir ne tikai medusbites, mums ir jāglāb un jācenšas visādos veidos mazināt viņu apdraudējumus, bet visdažādākās citas bites, kam arī ir milzīga ietekme aputeksnēšanā. Un ir novērots, ka daudzas tās augtās vientuļnieku bites vai tās, kas ir arī sociālās sabiedriskās bites, bet netiek izmantots medum, tā pat mēdz būt vēl lielāks labums uz augu aputeksnēšanu, jo viņas vai nu specializējās uz kaut kādiem konkrētiem augiem, vai viņu tā kustība pārvietošanās ir citādāk, viņas varbūt tik bieži neatgriežās uz pūzni. Tā kā tā daudzveidība ir svarīga arī šajā nozīmē, runājot par putniem. Nu, protams, tādi mazie risinājumi, ko esat varbūt pamanījuši parkos un pilsētvidē, tā sauktie kukaiņu viesnīcas, mājiņas, kas arī, kā jau minēja, līdzīgi kā ar to nenopļautajiem maziem stūrīšiem, vienkārši, ka tur nokalst kaut kāds augs, kuram ir dobšs vidus, tur tajā caurumā spraugā var izveidot kūniņas, kādi kukaiņi, var izveidot savām olām vietu. Un dažādiem kukaiņiem ir vajadzīgi dažādi augi, vai nu kaut kādi salmi, vai tiešām kaut kādi tur, nezinu, suņburkšķu kāti un tam līdzīgi. Šeit ir arī tādi lielāki pagales, kuru mizā, kuru koksnē ir kukaiņi, kas izgrauž caurumus un tur vai nu ziemo vai vairojās. Tas, man liekas, ir labs piemērs, un es ceru, ka aizvien vairāk arī šādas vietas parādīsies. Ja, tas, protams, ir plāksteris uz problēmas, ko mēs esam lielā mērā savārījuši paši, bet tas ir vismaz kaut kas. Un, es ceru, ka tas arī kļūs par normu, un tādas jau salīdzinoši lielas mājas, ne tikai mazas par pāris eiro internetu veikalā nopērkamās, būs daudz, kur pieejams. Un jā, par pārtiku jau es sāku runāt drusku iepriekš, un arī aputeksnētāji ir lielā mērā pārtikas jautājums, bet tieši par cilvēkiem. Galvenais biodaudzveidības zuduma faktors ir zemes izmantošana, ir īpaši lauksaimniecībai. Lielāko daļu no brīvās sauszemes, ko cilvēks ir apguvis, apstrādājis, ir tieši pārtikai. Protams, pārējie tie 30% ir pilsētu videi, ceļiem, vēl visādām cilvēku teritorijām. Es tagad uzreiz nepateikšu, kas ir tie nākamie izplatītākie, bet tieši no šīs lauksaimniecības zemes, no šiem 70% lielāko daļu izmanto lopkopībai, lai ražotu gaļu un pienu, kā jau es minēju, ir milzīgs arī pieprasījums pēc šiem produktiem. Un ne tikai uz sauszemes, bet arī ūdeņos tas dramatiski ietekmē sugu daudzveidību. Pirmkārt, tā ir pārzveja, kā jau teicu, pārāk daudz un piezveja. Tie tīkli bieži vien ir neselektīvi. Tas nozīmē, ka tu nevari tīklam pateikt, ka šeit iekšā drīkst nākt tikai tās zivis, ar kuru ķeršanai mums ir izsniegta atļauja, kuras mēs drīkstēsim tirgot. Tur iekšā nonāk visdažādākie dzīvnieki, ne tikai zivis, arī tās nevēlamās vai negribētās sugas. Tur nonāk arī, kā te var redzēt, jūras zīdītāji, roņi, delfīni, bruņurupuči, jūras putni un tā tālāk. Un mēs īsti nemaz nezinām, cik kopumā tiek izvejots dzīvnieki pēc skaita, jo viņus mēra tonnās, nevis pa vienam, jo bieži vien viņi ir mazi, mazas zivis vai mazi vēžveidīgi. Spoku tīkli vēl viena liela tēma, par ko arī tikai, man liekas, pēdējos 10 gados sāk runāt. Par laimi mums pāri jūrai ir Zviedrija, kas ir gan ekonomiski attīstītāki, gan, es teiktu, ekoloģiski attīstītāki, un viņi ir uzsākuši tādus pirmos spoku tīklu vākšanas, izcelšanas projektus no Baltijas jūras. Jo, protams, tā kā ir daudz zvejas kuģu un ir zvejas aprīkojums, reizēm tas tiek pazaudēts, vai tas sabojājās un tiek apzināti izmests, vai jā, kā es teicu, pazaudēts. Nu, visādi noteikti ir iemesli, bet, diemžēl, šie te zvejas rīki, kā atkritumi, ir jūrās un okeānos, cik es saprotu, visizplatītākais mēsls, atkritums, tie mūsu kokteļu salmiņi,
Un tam līdzīgas lietas ir sīkums, ja salīdzina ar tiem zvejas rīkiem, kas ir okeānos un arī jūrās un ezeros. Vēl nesen Zoteikā bija video par to, kā Latgalē kādā ezerā tiek izvilkts centos metrus garš tīkls, kurā ir saķērušās desmitiem zivis un vēži un tā tālāk. Tā kā tas ir ne tikai jūrā. Un cik tad mēs apēdam tos dzīvniekus? Es atkal cenšos lavierēt, atrast kaut kādu līdzsvaru starp drūmu nopietnu tēmu un mazliet rotaļīgu pieeju, tāpēc tādi zvēriņi kā klucīši no marcipāna veidoti. Un es jautāju lekcijās cilvēkiem gan skolās, gan bibliotēkās, kāds ir jūsu priekšstats, vai jums ir priekšstats par to, cik tad mēs Latvijā apēdam dzīvniekus katru gadu. Jo tas skaitlis tiek katru gadu sarēķināts, tie ir oficiālie dati. Es aicinu jūs iztēloties galvā to skaitli, cik tie ir tūkstoši, miljoni, miljardi vai kā. Un tad es parādīšu tūlīt. Jā, piedodiet, jūs varbūt iztēlojaties par Latviju, jūs man liekas teicat par Latviju, bet šis ir par pasauli. 85 miljardi ir aptuvens pēdējo gadu skaitlis, tie cipari arī mazliet svārstās. 85 miljardi pasaulē sauszemes dzīvnieku, neskaitot zivis un vēžveidīgos, jo tos mēra tonnās un ir grūti sarēķināt. Un jā, miljardi tie ir 85 ar 9 nullēm. Un tad nākamais būs par Latviju, kā jums šķiet, cik tad varētu būt Latvijā. Pasaule ir 85 miljardi, Latvija ir niecīga daļa no pasaules, protams. Piedodiet par drūmo skatu, bet tā ir realitāte, jo tāda ir mūsdienu ražošanas sistēma, masveida dzīvnieku pavairošana. Latvijā es ieliku 22. gada datus, vairāk nekā 20 miljoni. Šogad, 2025. gadā, es arī tikko Zoteikā publicēju statistiku 23 miljardi, un no tiem 98% ir vistas vai citi mājputni, bet es domāju, ka 90 vismaz 5% ir vistas no šiem dzīvniekiem skaitliski. Pārējie dzīvnieki ir mazāk, cūkas ir gandrīz 500 000, truši bija 2022. gadā 100 000, un tāpēc es arī šeit ieliku 22. gada datus, jo tajā gadā Latvijā darbojās ar pilnu jaudu pirmā un Eiropā, bet Baltijā modernākā trušu intensīvās audzēšanas ferma. Viņiem bija biznesa plāns tirgot uz Zviedriju vai kur tur, un viņi nokāva pirmajā gadā gandrīz 115 000 trušus. Viņiem biznesa neizdevās, viņi bankrotēja. Kaut ko viņiem izdevās nopārdot, bet man sieviete privāti atrakstīja, kas tur tūmā dzīvo un ir kontaktā ar cilvēkiem, kas strādājuši. Viņi teica, ka pēdējos 30 000 vienkārši likvidēja un nebija iespējams nopārdot. Un, drūms stāsts, bet labā ziņa tā, ka truši var šajā topā nav. Tā kā vismaz vieni dzīvnieki ir ārā no šī saraksta. Bet jā, katru gadu ļoti, ļoti līdzīgs skaitlis, bet putnu skaits aug aizvien lielāks. Un te mēs nonākam pie drusku tādas, vismaz manā skatījumā, pie tādu jautājumu, vai ir bezcerība, vai ir izmisums. Un te ir frāze, tas ir tāds slavena lūkšana, kas ir, es viņu un daudz cilvēku pasaulē no Kurta Vonneguta grāmatas ir iepazinuši. Latviešu valodā izdotas grāmatas, kur uz aizmugurējā vāka bija šie vārdi. Dievs dod man rāmu garu pieņemt visu, ko es nespēju ietekmēt, drosmi ietekmēt visu, ko es spēju ietekmēt, un gudrību atšķirt to pirmā no otrā. Tā kā nevajag satraukties, pārdzīvot par to, ko mēs nevaram ietekmēt, vajag vērst uzmanību un savu gribas spēku uz to, ko varam ietekmēt, un nemitīgi mēģināt saprast, ko tad mēs varam, ko mēs nevaram. Jo bieži vien mums liekas, ka mēs jau neko nevaram, lai gan patiesībā varam. Un reizēm gadās arī otrādi, ka liekas, ka es to varu ietekmēt, bet tu esi tikai viens cilvēks. Ja tu to gribi ietekmēt, tev varbūt ir jāiet politikā, lai mainītu likumu, lai mainītu Eiropas Savienības politiku. Ne? Tā kā tas ir piņķerīgi, bet ņemot vērā iepriekšējo, ir kaut kas, ko mēs varam darīt. Un sākumā es parunāšu par tā saukto sabiedrisko zinātni, ko es jums sasolīju. Sabiedriskā zinātne ir kopradē balstīts pētniecības process, tātad kopīgā darbā, kurā iedzīvotāji vai amatieru zinātnieki sadarbojas ar zinātniekiem. No iedzīvotāju puses tie var būt cilvēki, kas ieguvuši izglītību zinātnes jomā vai piedalījušies pētījumos, bet nav algoti kā zinātnieki, un arī lielā mērā skolēni, kuriem nav pat nekāda padziļināta izpratne par konkrēto zinātnes jomu. Un tas izpaužās dažādās tēmās. Šajā gadījumā es pastāstīšu par bioloģiju, par sugu daudzveidību un tā tālāk. Un būs pāris digitālajie rīki,
kas palīdz sugas atpazīt, iepazīt un arī reģistrēt datubāzēs, kā arī klātienes iniciatīvas, kur var iesaistīties fiziski. Pirmais piemērs iespējams ir visforšākais un man ļoti mīļš aplikācija Merlin Bird ID, putnu identifikācijas lietotne, bez maksas, kuru var uzinstalēt, domāju, visās ierīcēs telefonos. Un tā ļauj tev ierakstīt vai fiksēt skaņas apkārtējā vidē, teiksim, parkā vai mežā, un te var redzēt attēla kreisajā pusē augšpusē tāds dīvains pelēks attēls. Tā ir skaņa, kas ir pārveidota vizualizācijā. Katra tā pelēkā strīpiņa nozīmē kaut kāda veida skaņu. Un pēc jau putnu balsu datu bāzes tā programma, tā lietotne atpazīst un atšifrē, ka šai sugai raksturīga ir šāda tipā patērns vai rakstīņš. No, mums pievienojās vēl viens dalībnieks. Čau, Nadīna. Un te apakšā tajā kreisajā malā putnu sugas parādās ar dzeltenu, iezīmējās tie, kas šobrīd skan un šobrīd tiek dzirdami. Un pārējie tai sarakstā turpina saglabāties, tā ka, teiksim, ja tu esi mežā vai parkā un ieslēdz to aplikāciju, tie apakšā var redzēt jau minūti un 39 sekundes, kāds ir to ierakstījis, un šajā laikā ir reģistrētas jau 7 putnu sugas, kas tajā konkrētajā vietā ir sastopams. Un tad tu vari saglabāt to ierakstu un arī piereģistrēt lielajā datu bāzē. Un tas, man liekas, ir ļoti interesanti. Tīpaši, ja tu aizbrauc uz kaut kādu nepazīstamāku vietu, vai arī, ja tu dzirdi kaut kādu svešāda putna balsi, var ātri vien noskaidrot, kas tas tāds ir. Nu, vismaz angļu valodā, kāda ir sugas nosaukums, tad jau nav grūti atrast arī latvisko nosaukumu. Tālāk, latviskais spilgtais piemērs dabas dati ir mājaslapa, kurā lielā mērā kopš Covid laika strauji pievienojās cilvēki, kas meklēja papildus kaut kādus hobijus, sāka vērot putnus, vērot dabu, gļocēnes pētīja, vai ne, gļocēnes ir, varbūt esat dzirdējuši tādu pēdējo pāris gadu ļoti bezmaz hypes modē nākus tēma, ka jā, arī tāda suga ļoti interesanti organismi ir Latvijā sastopami un ļoti maz pētīti. Un šajā attēlā es ieliku par to, ka 2025. gadā dabas dati LV ir ieziņoti, jeb reģistrēti 196 000 novērojumu visu gadu laikā, no kuriem ir 149 000, jeb 76% ir par putniem. Tātad tiešām, jā, putnu vērošana ir tas, ar ko cilvēks vairāk aizraujās Latvijā šobrīd. Un tas palīdz saprast, kur tad viņi ir, kuros Latvijas reģionos, kādas tieši sugas, kuros datumos un mēnešos, un tas ir tas, kā tā sabiedriskā zinātne darbojās, ka tiem nav jābūt profesionāliem pētniekiem ar grādu, kuri veic šos novērojumus un var kaut ko secināt, cik tad mums ir Latvijā tās griezes atlikuši un kurās reģionos, bet cilvēks visparastākais, kā tu un es, varam palīdzēt šo informāciju vākt un apkopot, un tas pēc tam nāk par labu gan jaunu dzīvnieku dabas aizsardzības likumu ieviešanai, gan aizsargājamo teritoriju saglabāšanai, paplašināšanai un jaunu ieviešanai un tā tālāk. Tā kā dabas dati, viņiem arī ir aplikācija, bet tā, man liekas, ar kaut kādām problēmām pēdējā laikā, tā kā drīzāk mājaslapā. iNaturalist, jeb vai S-naturālists, arī ļoti jauka bezmaksas aplikācija lietotne, kurā tu arī nobildēt augus, dzīvniekus, sēnes un norādīt, kurā vietā ar GPS palīdzību tu to novēroji, vai dzīves vai miris, domesticēts vai savvaļas, tēviņš vai mātīte, ja tu to zini, un tad, ja tu to veiksmīgi nobildē, tad datubāze tev palīdz saprast, ja tu esi tajā pasaules galā, tad tas, kas izskatās šāds, ir visticamāk tas un tas. Un tā mēs katrs varam veidot savu novērojumu kolekciju, un tas arī ceļojot ir ārkārtīgi interesanti. Teiksim, ja mēs kaut kur aizbraucam, mēs bieži vien mums nav ne jausmas, kas ir tepat 100 vai 500 metrus tālāk, tajā krūmājā vai tajā mežiņā, iespējams kaut kāds ļoti neparasts putns novērots pirms nedēļas vai kā, un atverot šo aplikāciju, tu vari ieslēgt savu geolokāciju GPS un kartē redzēt, te nesen ir reģistrēts, ka ir, nezinu, tīģeris vai kaut kāds kolibrī putns vai okeānā tāds un tāds dzīvnieks.
Un man vismaz tas ļoti stiprina to kaut kādus piederības sajūtu tā konkrētā reģiona vidē, kur es esmu devies un stiprina tādu aizrautību un zināt, kā arī es zinu, ka jā, te tiešām ir kāds pirms 3 dienām novērojis delfīnus. Protams, ka es pasēdēšu vairāk un paskatīšos, jo es arī viņus gribu redzēt. Un tas iNaturalist ir tik forši, ka uz viņu balstoties tiek veidot lokāli projekti. Šis konkrētais, diemžēl, tāda miglaina bilde, 2021. gads, tā sauktais BioBlitz projekts, viena no projekta izpausmēm, un kādā universitātes teritorijā studenti tika aicināti piereģistrēt visas, ja nemaldos, sugas un reģistrēt, un tad ļoti niansēti var saprast, uztaisīt tādu pārskatu diagrammu, kādi tieši organismi tur mīt un kādi ir sastopami. Un tad daļa no tiem novērojumiem jau ir ar pētnieciskas nozīmes kvalitāti, dažiem vēl ir nepieciešama identifikācija un tā tālāk. Un tos novērojumus, teiksim, mums pat nav obligāti jāidentificē, kas tā ir par sugu. Pēc tam cilvēki, kas ir profesionāļi, jau iziet cauri, ja tu publiski ieliec to, viņi apskatās, jā, šis putns tiešām ir tas samērā reti sastopamais, un viņi tad tā kā atķeksē vai piereģistrē, ka tiešām jā. Ir vēl kāds garām gājējs to pamanījis. Un jā, par to BioBlitz arī Latvijā ir bijuši pāris tādas kā talkas. Populāra sabiedriskā zinātnes iniciatīva, kad konkrētā laika posmā, pāris dienu garumā, iepriekš noteiktā vietā, reģionā, cilvēki tiek aicināti meklēt, novērot pēc iespējas vairāk dažādas sugas un viņas reģistrēt online. Un pēc tam tas ļoti palīdz tās konkrētās vietas dabas daudzveidības saprašanā un arī aizsardzībā. Tā sabiedriskā zinātne, kā var darīt gan attālināti, digitāli, gan arī tiešsaistē, un šeit mazs piemērs arī par to BioBlitz, ka Valmierā pirms pāris gadiem bija tāda akcija, kampaņa, kad skolēni tika aicināti piereģistrēt ķērpju sugas. Te bija piereģistrēts tāds ķērpju sugas, pēc kā varēja kaut ko secināt par to, cik tad ir tā gaisa kvalitāte laba tajā konkrētajā reģionā. Un es domāju, to varētu darīt aizvien biežāk un visur, un tas varētu būt par daļu no mācību stundas skolās bioloģijā. Vēl viens, šis gluži nav tiešā veidā sabiedriskā zinātnes piemērs, bet tas, ka jaunā sarkanā grāmata, kas ir 20 gadus pēc iepriekšējā izdevuma publicēta un padarīta par bezmaksas pieejamu internetā. Katrs sējums PDF formātā ir saglabājams savā datorā, telefonā. Un, ja nemaldos, arī tepat mājaslapā var skatīties gan izceltās katras dienas sugas vai nedēļas, gan meklēt pēc konkrētām sugām, uzdot jautājumus tiem sarkanās grāmatas veidotājiem. Un sarkanā grāmata ir tāds pārskats par visām mūsu valstī sastopamajām sugām, visdažādākajām. Sākot no aļņiem un beidzot ar ķērpiem. Mikroorganismi gan laikam tur nav, to būtu laikam vaiprātīgi apskatīt. Un sarkanā grāmata tāpēc, ka tas aicina pievērst uzmanību tām sugām, kuras ir visvairāk apdraudētas vai kas jau varbūt ir izmirušas vai uz robežas. Tā ka tas tādā ziņā ļoti arī vērtīgs pārskats, un arī sarkanās grāmatas veidošanā piedalījies viens no mūsu projekta dalībniekiem, Raivo. Vēl viens piemērs ornitoloģijas biedrības katru gadu rīkotais sadarbībā ar dabas datiem un arī ar vides aizsardzības fondu, apakšā mikro logotips. Katru gadu pavasarī, man liekas, arī citā laikā ir aicinājums Latvijas iedzīvotājiem ziņot par putniem savā apkārtējā vidē, ne tikai dārzā, bet arī parkā vai kapos, vienalga kādā vietā stundas garumā piefiksēt, cik tur dažādus putnus tu redzi, un tad to novērojumu iesūtīt, lai var to savilkt kopā un saprast, kurās Latvijas vietās kādas sugas sastopams. Šai sakarā arī vēl viens no mūsu dalībniekiem ir izveidojis šādu mazo špikerīti par to, kā tad atpazīt dažādas Latvijā zīlītes. Jo, varbūt daudz nemaz nezina, ka tiešām ir ļoti dažādas zīlītes. Viņas ir ģenētiski tuvos rados, bet pēc izskata un varbūt ar uzvedības stipri atšķirīgas.
Un šis bija ārkārtīgi populārs stāstīns, ar ko cilvēki ļoti, ļoti dalījās. Tur bija tūkstošiem. Un jā, tas misija krupis, ko es jau pieminēju, to rīko Dabas aizsardzības pārvalde. Un te ir tāds špikers, kā to iesaka darīt, un arī datus ievada tiešais anketā. Bet par to, ja jums ir interese, meklējiet paši, šobrīd vairs nekavēšos, un visticamāk jau drīz atkal tuvojās tā abinieku un ārsta migrācijas sezona, un tā varētu būt arī aizraujoša pieredze, vai ne? Tumsā ar lokturīti iet glābt krupjus un iespējams arī tritonus. Nu, tad vēl uz jau robežas atkal tā arī gluži nav sabiedriskā zinātne, bet tomēr sabiedrības līdzdalībai liela loma. Eiropas mērogā Eiropas pilsoņu iniciatīvā Restore Nature, jeb par dabas atjaunošanu, aicinājums prasība, ka Eiropā ir jābūt stingrai dabas atjaunošanas regulai. Aicinājumus to parakstīja ļoti daudz cilvēku, arī Latvijā, un tad 2024. gadā tas tika arī pieņemts. Tāds liels dokuments, apņemšanās, ka Eiropas Savienības dalība valstis atjaunos sauszemes un jūras teritorijas, maksimāli pietuvināt dabiskai situācijai. Tāpēc, ka vairāk nekā 80% no Eiropas dzīvotnēm sliktā stāvoklī Eiropas Savienības valstis ir apņēmušās līdz 2050. gadam, tā kā mums vēl ir 24 gadi, atjaunot vismaz 90% no šīm sliktā stāvoklī esošajām dzīvotnēm. Un savukārt līdz 2030. gadam jāatjauno vismaz 30%. Un tā ietvaros arī noteikti dažādi konkrēti aicinājumi. Ja nemaldos, man liekas, es labāk nesamuldēšos. Katrā ziņā dažādi ar vides aizsardzību, ar dzīvotņu atjaunošanu, saglabāšanu saistīti politiskie lēmumi par sabiedrības patēriņu, par mežu ciršanu, tā tālāk izriet lielā mērā no tās dabas atjaunošanas regulas. Tā kā tas, man liekas, ir ļoti nozīmīgs pieturpunkts, lai gan, diemžēl, vides aizsardzības organizācijas gribēja daudz stingrākas šīs apņemšanās, drosmīgākas apņemšanās un prasības. Beigās daudz kas tika vienkāršots, noūdeņots un tā tālāk, bet vismaz ir kaut kādas apņemšanās ir. Un, jā, mēs tiešām katrs varam kaut ko darīt, ne tikai uzinstalēt telefonā aplikāciju, ne tikai parakstīties, uzklikšķināt, ka es piekrītu tam un tam, bet ir visādas vēl citas lietas. Un bieži vien tas ir atkarīgs no mūsu konkrētā dzīvesveida, no mūsu talantiem, no mūsu nodarbošanās. Varbūt kāds darbojās biedrībā, varbūt kāds kā mākslinieks par to var stāstīt, varbūt kāds raksta esejas, grāmatas, varbūt kāds strādā skolā vai bērndārzā un ietekmē to, cik daudz pārtikas nonāk atkritumos. Vesela trešā daļa no mūsu saražotās pārtikas beigās netiek apēsta, bet vai nu beidzās termiņš, vai tā maltīte paliek nepabeigta skolā, jo skolēniem nav iespēja pašiem varbūt uzkrāmēt šķīvi, cik viņi grib, un tiešām milzīga daļa no pārtikas tiek izmesta. Labi, ja daļu no tā izmestā var kaut kā tomēr par labu utilizēt, vai nu ražot kaut kādu tur biogāzi vai ko, vai kompostos, bet diemžēl tāds milzīgi liels skaitlis. Un atgriežoties pie tās lopkopības, tas manā skatījumā ir gan ekoloģiski, gan ētiski tiešām tas dramatiskākais, un tas arī bija mūsu projektā tāds galvenie atslēgvārdi, ka sugu daudzveidību visvairāk ietekmē vidus izzušana, visvairāk ietekmē lopkopības platību iekārtošanu. Tieši, lai apmierinātu milzīgo un, diemžēl, augošo globālo patēriņu pēc gaļas un piena produktiem, jo tiešām ir ne tikai vairāk cilvēki pasaulē, tie 8 miljardi, kas grib ēst tā kā rietumnieki, tur burgerus un hotdogus un steikus un tā tālāk, ieskaitot Ķīnā un Indijā, kur tradicionāli daudz mazāk to darīja, bet arī grib vidējais cilvēks vairāk to grib ēst, nevis kā senākos laikos, un arī tā skaitā mūsu reģionā, cik var dzirdēt no vēsturniekiem un pārtikas vēstures pētniekiem, ka tik daudz, cik mūsdienās ēd dzīvnieku produktus, tā agrāk nebija. To vienkārši nevarēja atļauties. Bija cūku bērs rudenī, tad to gaļu žāvēja, kūpināja, bet nebija tā, ka visu laiku, visu gada garumā tev ir pieejams tik daudz, bet tas bija vairāk uz svētkiem, lieliem tā tālāk. Diemžēl Eiropas un arī Latvijas līmeņā tā saskaņa starp politiskiem lēmumiem par
ekonomiku un ekoloģiju ir lielā pretrunā kontrastā. Tikko bija tāda Euronews ziņu lapas ziņa, ka pētījumā atklāts, ka klimatam kaitējošais lielopu gaļa un jēra gaļa, aitas gaļa saņem 580 reizes lielāku valstu subsīdiju atbalstu, finansējumu atbalstu nekā pākšaugi, kas ir uzturvērtības ziņā kā alternatīva. Tas ir tikko apakšā, te var redzēt 20. februāris publikācija. Par to es vēl neparādīju nekādu diagrammu par to, cik daudz patērē, bet jā, tas, ka šie produkti rada vislielāko negatīvo ietekmi, ir krasā pretrunā tam, ka tos finansiāli atbalsta daudz vairāk. Vajadzētu būt taču otrādi. Diemžēl politiskā līmenī tas nav saskanībā, un tur ne bez iemesla arī citos pētījumos secināts, ka lopkopības, tātad gaļas ražotāju lobbyjām, industrijai, kas ir tiešām viena no pelnošākajām nozarēm pasaulē, ir milzīgi ietekme arī uz politisko lēmumu pieņemšanu gan pasaulē, gan Eiropā. Viens mēģinājums ir, protams, individuālā līmenī to mainīt caur tādām iniciatīvām kā Neapēd zemeslodi, kas mēnešu garumā tev piedāvā bez maksas receptes un informāciju un skaidrojumus un iedvesmojošus piemērus par to, kā pamazām mēs varam mainīt savu uzturu, kas kļūtu vidēji dzīvniekiem un arī mūsu pašu veselībai labvēlīgāks. Tas ir tas individuālais, bet ir ļoti svarīgs arī tas sistemātiskais struktūras pārmaiņas, mainīt to defaulto piedāvājumu, teiksim, ka visādos projektos un pasākumos, ja mēs piesakāmies anketā, mums piedāvā norādīt, vai mums ir īpaša vēlme, un tu tur var norādīt, jā, es lūdzu man bez gaļas kaut ko, bet varbūt vajadzētu būt otrādi, ka defaultā visiem ir bezgaļas ēdiens, un ja tu tiešām ļoti gribi, ja tu nevari iztikt vienu dienu vides aizsardzības pasākumā bez dzīvnieku ēšanas, tad ieķiksē un tev iedos, varbūt tev tiešām ir kaut kāda veselības, kaut kāda vajadzība vai kā. Bet mainīt to defaultu ir vēl viens piemērs. Un bez Neapēd zemeslodi, protams, vēl ir tas vegaņu arī starptautiskais projekts un visādi citi līdzīgi. Jā, un šo rīko dzīvnieku brīvība, ne bez iemesla dzīvnieku aizstāvība, bet tomēr ar lielu tomēr pārklāšanos ar ekoloģijas, vides aizsardzības apsvērumiem. Un bieži vien runā par to, ka mēs nevaram neēst dzīvniekus, ka tas ir mūsu izdzīvošanas jautājums, ka mums ir obligāti jāēd, citādi mēs, nomirsim vai dramatiski mūsu smadzenes degradēsies, bet tā nav patiesība. Lielākās pasaules veselības organizācijas, tā skaitā Uzturu un dietoloģijas akadēmija, kas ir pasaulē lielākā dietologu organizācija no ASV, šis ir, es domāju, tas ietekmīgākais, respektablākais atzinums, frāze, citāts, ko viņi atkārto ik pa gadam publicējot jaunu paziņojumu, ir pareizi plānots vegānisks, jeb augu valsts uzturs, ir veselīgs, satur pietiekam uzturvielu daudzumu, var sniegt veselības iegūmus noteikti slimību profilaksei. Dažādi gremošanas trakta audzēji, otrā tipa diabēts, sirds un asinsvadu slimības, un tas ir piemērots visos dzīves posmos, ieskaitot grūtniecību, laktāciju, zīdīšanu, zīdaiņā, bērna un arī pusauģu vecumā, arī pieaugušajiem, piemērots sportistiem. Un jā, varbūt man te vajadzēs reizi izlabot, ka stāsts īsti jau nav par to, ka mūsu vienīgais variants ir kļūt par vegāniem un pilnībā atteikties no tās sistēmas atbalstīšanas 100%. Nē, milzīgu pienesumu labumu dod tas, ka mēs samazinātu kaut vai nedaudz, kaut vai par trešdaļu, kaut vai par pusi un apzinātos tās sekas. Un, ja mums svarīgs ir arī tas ētiskais apsvērums par to, kas ar dzīvniekiem notiek, tad mums varbūt ir motivācija iet vēl solīt tālāk. Tas nav visu vai neko jautājums. Te atkal, ko es mēdzu bieži pieminēt, neļauj perfekcijai kļūt par labā ienaidnieku. Tā kā labāk darīt mēreni, labi to, ko tu vari, kas ir iespējams, nevis izmisīgi censties darīt perfekto un tad atmest ar roku, man nesanāca perfekti, bet es nedarīšu vispār neko. Un tad par tādiem konkrētiem piemēriem, tā pašā Neapēd zemeslodi, kur katru dienu tu saņem bezmaksas ziņas, var saņemt arī ļoti praktisks padomus, kā piemēram kā uzņemt olbaltumvielas, ja mēs neēdam gaļu vai piena produktus, kas ir olbaltumvielu avoti, ir visdažādākie augu produkti, kas daži no tiem ir vērtīgāki, ar lielāku olbaltumvielu sastāvu, daži ir mazāk vērtīgi. To nav grūti apgūt, un bieži vien tas vienkārši nozīmē, ka neilgā laika posmā tu piešaujies tam, un tev ir jau pamainījies uzturs, pie kā pēc tam tev vairs nav jādomā.
vienkārši tu biežāk ēd lēcas, pupiņas, nopērc tofu, nevis šķiņķi, cūgaļu, vistas stilbiņus. Tad šai sakarā interesants un uzmanības vērts ir tas, ka galvenais pārtikas špikers ir pamatīgi nomainījies. Tas, ko agrāk kā pārtikas, kā veselīgu uzturu piramīdu pasniedz, tā ir jau novecojusi pieeja. Es esmu pietiekami vecs, lai manā skolas laikā tas būtu bijis standarts, bet mūsdienās, kopš 2020. gada, runā par šķīvju principu, kurā tas sadalījums ir drusku atšķirīgs. Ir daudz lielāks uzsvars uz augļiem dārzeņiem, ko iesaka cilvēkiem lietot, un daudz mazāks uzsvars uz to, ka olbaltumvielas saturošiem produktiem ir obligāti jābūt dzīvnieku izcelsmes. Tie arī var būt riekstī, pākšaugi, zirņi, lēcas, pupiņas un tajā formulējumā, kā par to runā, tiešām runā par uzturu vielām dažādām, kas ir tas konkrētā tēma, tā teikt, no mums vajadzīgajām barības vielām, nevis konkrēti produkti. Jo, savā ziņā es teiktu, ka tas ir bijis pārpratums, ka agrāk tik ļoti uzsvēra, ka tam ir jābūt tieši no zivīm, tieši no dzīvniekiem, sauszemes dzīvniekiem, no putniem, zīdītājiem. Un tad tiem, kas smējās bieži vien internetā, tad jau jāēd zāle. Visticamāk jau tas ir tāds joks, neveikls, muļķīgs, jo tiešām tā daudzveidība, cik visvisādi raibi pieejami, mums ir augļi, dārzeņi, pākšaugi, sakņaugi, sēnes, jūras zāles, augļi, ogas un tā tālāk, ir galvu reibinoši. Šie visi ir Latvijā vien atrodamie, ko Dita Lase, tādas veģetārās uzturskolas veidotāji, pirms kādiem gadiem 10 apkopāja, vienkārši saskaitīja, ko viņi ir redzējusi, par ko viņi ir dzirdējusi, ka cilvēki audzē vai tirgo. Tas skaits ir milzīgs, un no tā var sakombinēt bezgalīgi daudz dažādas maltītas kombinācijas un atrast sev patīkamo. Protams, tā skaitā var visādu junk food uztaisīt, tā teikt, tādu ātrās kalorijas, kas varbūt nav veselīgas, bet dod tev ātrāk sāta sajūtu, un te ir tāda mēme jociņš, ko es mēdzu atbildēt, ēd savu zāli, mana zāle mēdz būt šitāda. Tā kā nav tik briesmīgi. Tas iespējas, manuprāt, ir pārspīlēts, ka ja mēs atsakāmies no tiem pāris produktiem, gaļa, piens, olas, vai samazinām to patēriņu, tad mums nekas īsti cits neatliek. Bieži vien izrādās, ka ir otrādi, ka tā pārtikas daudzveidība ir stipri lielāka. Un tad pie noslēguma vēlreiz par to lauksaimniecības zemi, kas tad tur ir tik dramatiski svarīgs, ka tas, ka, lai gan izmanto 77 vai gan arī 80%, es pieļauju, ka tas tagad pa gadiem ir pamainījies, procentus no lauksaimniecības zemēm izmanto tieši lopkopībai, tomēr iegūtie pārtikas uzturvielu vērtībā, olbaltumvielu krājuma, arī kaloriju ziņā no tiem lopkopības teritorijām iegūst stipri mazāk nekā no salīdzinoši nelielā augkopības teritorijas. Tas nozīmē, ka tas pārtikas ražošanas efektivitāte ir daudz lielāka, ja mēs to zemes gabalu izmantojam augu valsts produktu ražošanai. Un ja mēs to uztvertu nopietnāk, ja mēs tik ļoti nebūtu pieķērušies dzīvnieku valsts produktiem, kas tiešām ir garšīgi. Man goda vārds patīk tās garšas, un es ar prieku viņas imitēju, atdarinu kaut kādos auga ēdienos vai pa laikam nopērku kaut kādas atdarinājumus ar, augu valsts desa, ko uz maizītes uzlikt. Jo vienkārši ir pierasts, bet es domāju, ar laiku sabiedrībai mainoties, gan tas piedāvājums kļūst plašāks, gan arī mēs būsim mazāk pieraduši. Šobrīd mēs esam tādā, es domāju, sabiedrības laikā, kad tam pieredumam ir milzīga nozīme. Jā, tas ir mana stāsta arī noslēgums. Bildīte aizskrēja prom, bet don't be sorry, do something. Parakstījušies dzīvnieki, bet šajā gadījumā varētu arī parakstīties daba, planēta Zeme, ar aicinājumu nejūties slikti, nejūties vainīgs par to, kas notiek. Varbūt ir pamats mums justies slikti, bet netērējam savu laiku un enerģiju uz šīm sliktajai pašsajūtai un tā tālāk. Fokusējamies uz to, ko mēs varam darīt, kas ir mūsu ziņā, kas ir mūsu rokās, un cenšamies savus uzskatus balstīt zināšanās, balstīt jaunos pētījumos. Var jau būt, ka daļa no tā, ko es šeit esmu stāstījis pēc nedēļas vai pēc mēneša,
pēc gada izrādīsies, ka ir drusku citādāk. Es šaubos, vai kaut kas no tā varētu dramatiski izrādīties pilnīgi citādāk. Bet es esmu gatavs mainīt savus uzskatus, bet es šaubos, ka tik lielā mērā tas mainīsies, lai tie galvenie secinājumi būtu citi. Nu, jā, mans tad vēlējums ir visiem, kas skatījās, lai tiešām šī pieredze, šis stāsts raisa pārdomas interesantas un varbūt motivācija stiprina iestāties par dabu vai izzināt to vairāk, kļūt no vērotājiem, dabas draugiem, kas klusē, par dabas draugiem, kas neklusē, kas kaut kā aktivizējās, iesaistās vai no organizācijās vai paši patstāvīgi mēdz par to izteikties. Un, jā, es domāju, mums ikvienam, tā skaitā man, ir iespēja atkal iet tālāk tai ciklā no oliņas, kāpura, kūniņas līdz tauriņam un tā tālāk. Man liekas, tas ir super svarīgi apzināties. Mēs varam